Jānis un Marita, pastāstiet, ko jūs šeit piedzīvojat Rumānijā? Nu, ko mēs piedzīvojam? Tas spilgtākais notikums, kaut kādu vienu notikumu. Spilgtāko? Nu, laikam esmu pārsteigta, kā Dievs te darbojās, lieto mūs. Un, jā, kā šajā dienā, šajā vakarā tikko mēs nākam no sieviešu tikšanās. Un kā viņš pa dienu jau lietoja kādus citus, uzrunājot meitenes, kalpojot meitenēm, kuras atnāk tagad vakarā. Un tas pārsteigums tāds, kad es saku, ka viņām ir prieks acīs, un meitenes saka, jā, mēs varam apliecināt, ka Dievs ir kaut ko izdarījis pie viņām. Man īpaši uzrunāja šodien tā 84-gadīgā sieviete, kas tā slavē un mīl Dievu, kad tāda acis ieplatās un liekas, kā tā ir realitāte un ir no kā mācīties. Jā. Es aizlieku viņai blakus sēdēt tā, lai es viņai būtu cieši, aplējos ar ūdeni, kas viņai bija blakus pie krēsla, lai būtu klāt tai ugunī, kas no viņas nāca ārā. Tas bija sevišķi spēcīgi, jā. Liekas, katra diena ir īpaša. Katra diena ir īpaša, gan lekcijas, gan kalpošana cilvēkiem, nodošanās citiem, aizlūkšanas svarīgas priekš maniem ir ļoti. Un ja to var darīt ar mīļoto cilvēku, tas vispār brīnišķīgi. Ļoti spēcīgi uzrunāja Dievs par to, ka arī šajā mājā, kad mēs lūdzām par šīm meitenēm, ka Dievs atkārto savus apsolījumus, ko viņš saka. Un meitenes, kad lūdz par viņu, tieši tie paši vārdi arī vakarā lūkšanā par viņām. Un kad Dievs atkārto, ka viņām ir nākotne, viņas ir mīlētas, un ka Dievam viņas rūp. Un kad mums ir jāatkārto, ka mēs esam mīlētas, svētītas, brīnišķīgi radītas, un kad mēs esam vērtīgas. Un tas ir tas, ko mēs šajā dienā šīm meitenēm atkārtojām vairākas reizes. Ko es satvēru ļoti, ka tiešām neskatīties uz citiem cilvēkiem, skatīties Jēzus, tas tie vārdi, kas atkārtojās, un lai turētos pie tās patiesības. Jā, kur ļoti bieži, tad, kad mēs neesam attiecībās ar Dievu, mums tik ļoti nāk šīs apsūdzības un lai mēs nejustos pietiekam labi, neatbilst kādiem standartiem un salīdzinātos. Īstenībā Dievs katram ir devis to īpašo dāvanu un lieto katra īpašā veidā. Un tas ir tas lielākais Dieva pagodinājums. Kā Mārcis teica, tad darot visvairāk mācās un darot tikai var iemācīties un piedzīvot tās lietas un sežot krēslā nevar, tāpēc, ja tu gribi kaut ko piedzīvot, tu gribi, negribi garlaicīgu dzīvi, izkāp no savas ērtās gultas un nāc uz misiju. Jā, Šeit būs Dievs, būs pārēm, tu viņu piedzīvosi, gan savus tev izšaus, tev smadzenēs, korķus izšaus, tev garā tur atdzīvinās un tu beigās būs ļoti happy. Un tad šodien bija tas līdzīgi tajā ģimenē, kur bijām, kur bija tās meitenes, māsas un brālis. Man bija atkal tāda stiprā pārliecība, ka man ir tas jādara, kad man vajag, lai viņi skatās man acīs un lai es varu pateikt to, kas man ir sirdī. Un es biju pārliecināts, ka Jēzus gribēja to pateikt caur mani, to, ko es pateicu. Un gribējās pieskarties tām rokām, tām brētām un ko viņas tur bija darījušas tām, un pateikt visu to, ko es pateicu viņām. Ka Jēzus mīl, lai viņas nedara sev pāri, viņas pieder Jēzum, kad Dievam ir plāns priekš viņām un tā. Visur, kur ir lūkšanas, tas
Svētā gara pieskāriens ir visur jūtams. Viesmīlība ir... Romāņi ir ļoti viesmīlīgi. Tāpat kā mēs mājās. Viss uzņemam, tā mums šeit uzņem. Un interesanti, kad arī viss, kā ir sastādīta programma, viss ir iet pēc programmas. Ļoti jaudīgi. Viss. Tas stiprina, jā, kad es gribu, lai jau vairāk cilvēku uzzina par Jēzu un to viņa mīlestību. Un es gribu, lai tas plūst caur mani. Es gribu pirmkārt pati tā kā no tajā tik ļoti iesakņoties, nekā vai kas arī notiek, ka tas nevar novērst manu skatu no viņa un arī nodot to tālāk citiem, lai viņiem ir cerība, jo tik daudz cilvēku īstenībā tur nāk ārā bezcerība. Un mēs taču arī bez Jēzus bijām bezcerībā. Un jā, un tā kā plašāk tas redzējums, tas ir Jēzus, tā ir mīlestība. Un Dievs lieto man, lai es varu nest to pārējiem. Nu jā, tas tā. Āmen.